Rīgai, ka atkal viņu ieliks slimnīcā, ja viņa Aleksim neaizdos naudu. Rita nopietni aizvaino Gunāru, Veronika ierosina Silvijai internetā sarakstīties ar kādu konkrētu pielūdzēju. Gunārs piekrīt Alekša ierosinājumam strādāt eskorta servisā, Miervalds uztraucas par Elzu, kura izskatās ļoti nelaimīga. Elza ierodas stabulītēs, sadzeras tabletes un ielec baseinā. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pāri jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Palīdzi man! Tu palīdzi, Līga! Kā? Nu, cēliet augšā! Man kājas! Ātrības mani, ātri! Leons mani! Leonta Līga, pagaid, neizries, klausies, Elza tikko mēģināja nospīstāties. Stabulēs. Nezinu, izskatās, ka bez samaņas mamma viņai ir blakus. Ko man darīt? Ātros saukt? Bet ko? Labi, gaidām, jā. Leons ir tūmā, viņš tepat drīz arī būs ātrāk par brigādi. Varbūt man tomēr ātriem zvanīt. Kādādi! Latvien nekam iemācot. Labā garīgajā esi. Jā, perfektā. Kas ir? Ko blisinies? Smaidīs tikai vai kaut ko pasūtīs arī? Tiešām niknas. Nē, pa jokam. Uztais kafiju. Nav kafijas. Kas tev ir? Šķīstošā. Dzers? Dažu. Nu, Guņš, pastāsti. Ko pastāstīt? Ko lai es tev pastāstu? Jūs esat parasti tie, kas visu stāsta. Man tev stāstīt nav ko. Man viss kā pa diedziņu iet. Ej, nu. Fāters beidzot piekrīts šķirties no Evelīnas. Man tas tā jau bija apnicis. Tev cukurs ir? Ir. Nē, nu kamēr pa gultu ar Evelīnu, tikmēr, zin kā, viss kārtībā, ka izlien no gultas pļāviens, tāds depresons nāk virsū. Es taču saprotu, ka dari to, ko nevajadzētu darīt. Zini ko? Par saviem gultas stāstiem labāk nerunā. Labi. Es vēl kaut pa sevi. Nu, kas tev? Kas nekas. Redz, izrādās, ka viss dzīvē nav tā, kā izskatās. Jā. Sprauž tev sievieti batonu sausīs. Un tu visam tici. Forši, vai ne? Guņš saks jau. Rita? Nē, kas tad? Daudz man to sieviešu, ne? Štāpeļiem vien. Gan viss nokārtosies. Tad nekas nenokārtosies, visi galīgās sviestā sagājas. Man arī pirms dažām dienām likās, ka viss pilnīgā dirsā. Skaties, tagad viss normāli tā kā. Viss būs labi. Optimists.
Protams, optimists. Uz dzīvi vajag skatīties gaišām acīm, ko? Tad dzīve pat tev kaut ko labu piedāvā. Kas te par gājieniem? Ko? Mēs nesarunājam, ka šķiramies. Nesarunājam. Jā, sarunājām. Tad kāpēc tu pēkšņi esi pārdomājusi? Un mēs runājam par to, ka tu manas kartes bloķēsi. Zeķīti, kartes nav bloķētas. Kartes ir anulētas. Jā. Tās bija tikai papildus kartes, kas ir piesaistītas maniem rēķiniem. Man vienalga no kādiem rēķiniem nāk nauda. Galvenais, lai viņi nāk, saprati? Tu laikam iedomājies, ka es to turpināšu finansēt arī pēc tam, kad mēs būsim šķīrušies. Jā. Redzi, šeit mūsu domas atšķirās. Izbeidz, jā, izbeidz. Man baigi nepatīk, ka tu gribi taisīt uz atvadām kaut kādas scēnas, gribi par kaut ko izskaidroties. Mums nav par ko izskaidroties, saproti? Ok, mūsu dzīve iebraukus grāvī, nu un tad, nu ko, dzīve esam, rāpsimies laukā, dzīvosim tālāk. Saliksim štempeļus, pasēs, johaidī un katrs uz savu pusi čau. Tu esi satikusi savu Kristapu, ejiet, dzīvojiet laimīgi. Ja tu par mani smejies, izdzen man no mājas un teici, smejies par mani. Pagaid, draudziņ. Tad, kad es ar tevi satikos, tev vispār nekā nebija. Jā. Jā. Tu mani par muļķu uzskati. Tu domā, ka es neatceros, ka es neesmu parakstījis laulību līgumu. Ko tu gribi? Pasaki man. Izskaidro, es nesaprotu. Ko tu vēlies? Es gribu pusi no tā, kas man pieder. Normāli, tev pieder. Tev pieder. Tu varbūt tu manu māju uzskati par savu, jā? Tev pieder. Man varbūt savu māju būs jādod tev pusi no savas mājas, jā? tavu māju. Tad ko tu gribi? Varbūt arhitektu biroja pusi, jā? Es negribu ne tavu māju, ne tavu biroju. Es gribu kompensāciju saņemt naudā, saprati? Tas ir pareizi, kā tu dari. Es nezinu, kādreiz man rādīja. Nu, te būs kāds vai nebūs. Leons teica, ka viņš tūlīt arī būs. Nu, viņš paspēs. Galvu. Viss ir beidzies, es nezinu, ko es daru. Nu, nekas nav beidzies. Mēs jau arī nevaram zināt, kas te Taču jādara. elementāras lietas ir jāzina. Ceļam ārēs. Nu, nezinu. Vigā! Jā, Leon, mēs esam šeit! Ejiet nost. Cik ilgi viņi bija zem ūdens? Nezinu. Tūlīt mazā, tūlīt. Tūlīt tu būsi atpakaļ, tūlīt. Hei, skaistulīt, tu laikā mēs ir piemirsus, kāpēc mēs šķiramies. Jā, tāpēc, ka tu iesniedz prasību. Nē, tāpēc, ka tu mani krāpi. Un pēc tam ar manu dēlu. Pierādi. Kas man ir jāpierāda? Tu to zini, es to zinu, ar to pietiek. Es domāju, ka tiesai ar to nepietiks. Ak tā? Un tu tā būtu ar mieru? Es tiesā visiem publiski stāstītu, ka tu man esi likusi ragus, tu esi gulējis ar manu dēlu. Tas tā tavai reputācijai viss, ok, tur nekas nav nepareizi, ne? Tu pēc tam arī esi ar Kristapu tā mierīgi iet pa ielu, iet uz kīno, sabiedrībā, tā? Tu padomā par to? Tu pats padomā. Labi, es tev, zinām, summu naudā es tev varētu izsniegt. Es negribu nekādus grašus, es gribu visu, kas man pienāks, saprati? Tev pienāks. Tu šo 5 gadu laikā, tu kaut vienu dienu esi strādājusi. Un 5 gadi no manas dzīves, tas nav nekā vērts. 5 gadi kopā ar tādu kretīnu kā tu. Tu šķirsies. Negribēs ar labu. Es tev piespēdīšu. Pamēģini. Pamēģināšu. Pamēģini. Tu nezini, uz ko es esmu spējīgs. Iebiedēji. Nu parādi, lūdzu, parādi. Nu? Ew, tu neaiztiec viņu. Dzirdi? Tā nav tava vaina. Es nezinu, kā viņi te ienāca. Es nebiju mājās, mēs jau Rīgiem bijām iepirkties. Ja es nebūtu tos dvieļus te nesus iekšā, es nemaz nebūtu nākuši šeit. Tev izdevās. Tev izdevās. Tūlīt viss būs labi. Atver acis, paskaties uz mani. Paskaties uz mani. Tu redzi mani? Tas esmu es, Leons. Tu pazīsti mani? Parādi.
Lāns prāts, viņi ir kaut ko lietojuši. Alkohols tas nav. Kas tas varētu būt? Es paskatīšu. Elza, tu kaut ko dzēri? Tu Varbūt lietoji zāles kaut ko? kaut kādas. Tas bija zāles? Jā, es atradu kaut kādas zāles. Parādiet. Kas tas ir? Lāns prāts. Nevar zināt, cik. Līga, ātri izsauc ātro palīdzību. Saka saindēšanās. Vienalga, ko? Pasaka pašnāvības mēģinājums. Lai viņi ātri brauc šurp. Rāsmu sameklēja kaut ko siltu. Jā. Es nesaku. Lieliski, tu sadziņi. Paskatieties, vai Līga izsauc ātro palīdzību, labi? Jā, es skrienu. Un vai viņai viss ir kārtībā? Tagad viss būs labi. Tūlīt tev kā būs daudz cilvēku. Būs troksnis jāsaka, tikai tu neuztraucies. Tas ir tāpēc, ka visi ir norūpējušies par tevi. Viņi nolādēts. Kāpēc? Kāpēc tu to darīji, Elza? Kāpēc? Nekās. Tad es esmu kopā ar tevi. Atver acis, paskaties. Es esmu kopā ar tevi. Rokas augsts. Nekas tūlīt sasildīsim. Tūlīt būs silti. Tu liec viņu mierā. Nu, ko mēs tagad kausimies šitās dēļ? Kausimies, ja tu vēlreiz viņai pieskārsies. Un viņa nav nekāda šitā. Evelīna ir mana draudzene. Viņa joprojām ir mana sieva. Nu jau vairs ne ilgi. Jā? Tu zini, ko viņa man tikko teica? Zini? Nu, ko tev viņa teica? Viņa man nedod šķiršanos. Nemuldi. Ko nemuldi? Nu, pajautā viņai pats. Nekautrējies. Tu no manis nedabūsi nevienu santīmu. Es biju ļoti saprotošs līdz šim brīdim. Tagad es tāds vairs nebūšu. Un tu smagi atrausies. Es tev apsolu. Ko nozīmē, tu nešķirsies? Es šķiršos, tikai no sākuma izspiedīšu no viņa naudu. Kādu naudu? Tu domā, es ļaušu, lai man uz ielas izmet? Nevis es atraušos, bet viņš atrausies, saprati? Es izspiedīšu no viņa visu līdz pēdējiem santīmam. Kāpēc tev tas vajadzīgs? Kāpēc? Tāpēc, lai man būtu par ko dzīvot. Čau. Sveiks, neredzēts. Jā. Ieliek kaut ko. Kādu sulu vai kaut ko grādīgu? Kaut ko grādīgu. Nu, šņabis derēs? Derēs. Kas tev noticis? Es jau saprotu, ka tev tagad visi lēmumi pieņemti, ne? Tagad atlicis tikai realizēt. Lēmumi. Kaut kas ar darbu? Lēmumi. Es tikko ar Evelīnu tā salamājos, ka... Tu zini, ko tā maita izgudrojas? Nu, ko? Viņa man nedos šķiršanos. Pā. Te kaut kas neklapē. O, neklapē. Tieši tā neklapē. Viņa manu naudu grib. Padauza. Viņu uzvārīties grib. Tu iedomājies, manā viņai būs jāmaksā par to, ka viņa kniebas ar manu dēlu. Mauķi. Normāli, tā nu ir augstākā pilotāža. O, pilotāži. Ielikt viņu raķetē, uzšaut gaisā, lai pilotē. Zini, ko viņa man pateica? Nu? Lai es tiesā pierādu, ka viņa man ir krāpusi. Viņai gan ir iekšas, ne? Iekšas un āda, priekš un pakaļ, viss viņai ir. Sūdu viņa dabūs no manis. Neko, ne santīmu. Tu, protams, ka nemaksā. Pilnīgi neko, lai viņi iet ieskrieties. Zini ko? Lai viņas visas iet ieskrieties. Kas tad tev? Ko? Evelīnas draudzene kaut ko nogāzus? Rita nav nekādas Evelīnas draudzene. Bija un vairs nav. Nav un nebūs. Viss punkts. Nu, viss punkts. Nu, negribu nestāst. Neizliecies, ka nekas nav. Man ar Ritu viss ir kārtībā, ja? Viss. Nu, tā viss. Nu, tad viss. Zini ko? Man vienkārši ir piegriezies, ka jūs te visi nākat un vaimanāt, vai cik jums šausmīgi, cik jums briesmīgi. Ak, tu kungs! Jā, tātad Rita. Zini ko? Egalīgi. Nu, stāsti. Ko es to nestāstu? Priekā. Priekā. Citur tā prieka.